Labdien! Šodien mēs atkal raidam kārtējo sarunu no mūsu CMB inženieru studijas. Mūsu podkāstu un sarunu formātā personības būvniecībā. Un šodien pie manis ciemos ir atbraucis Raimonds Eizenšmits. Labdien! Man pat grūti tā nosaukt. Droši vien, ka tev ir vairāki amati un tās tavas sfēras, ko tu dzīvē dari, bet pa lielam es tevi raksturotu kā šobrīd Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs. Tad galvenais būvinženieris Latvijā. Tie, kas ir certificēti, es domāju, un pats tu arī esi certificēts būvinženieris un darbojies ar to. Saruna par būvniecību, par personību, varbūt par Būvinženieru savienību. Cik es sevi atceros Būvinženieru savienībā, es tevi vienmēr esmu atcerējies kaut kur jau vadošajos amatos. Cik ilgi tu esi Būvinženieru savienībā? Es Būvinženieru savienībā esmu no pašas dibināšanas. Es piedalījos dibināšanas kongresā, piedalījos visos sagatavošanās sapulcēs un dibināšanas kongresā man pat, es jau sen esmu aizmirsis, bet skatoties, pārlasot vēstures tādus pierakstus, es atradu, ka es esmu bijis mandāta komisijas priekšsēdētājs jau tajā pirmajā kongresā. Tas bija kurā gadā? Tas bija 1989. gada maijā. Un tad, protams, vēlēja valdi, un man arī izvirzīja valdē, bet es tajā laikā biju Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras un celtniecības fakultātes. Tad vēl tāda kopīga fakultāte bija dekāns, un es atteicos, teicu, ka man pietiekoši daudz ir darba. Bet tad tā sanāca, ka liekas, ka 94. gadā tomēr man vēlreiz virzīja un ievēlēja valdē, tā kā es kopš 1994. gada esmu Būvinženieru savienības valdē un biju valdes priekšsēdētāja vietnieks kopš 1997. gada. Tā kā jau ļoti, ļoti, ļoti sen. Ļoti, ļoti sens. Jā, taisnīgi. Visi komplimenti tev, jo, pēc šīs spriežot, jā, man liekas, nesen bija tev 70 gadu jubileja. Jau drīz būs 2 gadi. Jau 72. Būs, noteikti, kad es nekad nevarētu tā kā pateikt, nolasīt no tevis, gan no tevis kā no cilvēka, gan no tā, kā tu izturies un uzvedies, un kad tu jau esi cienījama vecuma. Pats kā jūties ar šo? Es sadzīvoju ar to. Es faktiski joprojām esmu pietiekoši kustīgs, es joprojām labi slēpoju, patiešām joprojām labi slēpoju un braucu ar motociklu. Es šatad uzdziedu, šatad uzspēlēju ģitāru, dzīvoju. Bet tas ir tāds tavs dzīves, tāds, vispār visu laiku tāds piepildījums, kad vēl papildus ir tas sports un... Jā, varbūt, ka tas ir tā jocīgi var skanēt, bet man ir tā, ka mana vārda diena un dzimšanas diena ir vienā dienā. Un tas, kā man vecāki teica, tas bija plānots pasākums, un tā arī iznāca. Lai viena dāvana. Jā. Bērnībā bija tā, ka man māsai ir atšķirīga, un tad viņai bija gada laikā 2 tortes, bet tad, kad man bija dzimšanas diena, tad man torta bija 2 reizes lielāka, biezāka, un tā kompensācija, tas humors. Bet par cik es mēdzu teikt, par cik man vārdiena un dzimšanas diena ir vienā dienā, tad es visu laiku nodarbojos ar 2 un pat vairākām lietām. Jā. Tā kā līdztekus profesionālai darbībai man vienmēr ir bijuši kaut kāda hobija, vai tad, kad es nodarbojos ar sportu, es mazliet nodarbojos arī ar mūziku. Un, protams, arī mācījos mazliet, jā. Mazliet? Jā. Labi, tad par to, kā veidojās būvinženieris Raimonds. No kurienes? Es
faktiski esmu no Ērgļiem. Esmu dzimis Ērgļos, arī līdz 1. klasē ieskaitot nodzīvoju Ērgļos. Tad tur mainījās rajonu sistēma un līdz ar to tika likvidēti tur Ērgļu rūpkombināts, kur mans tēvs strādāja. Un tad mēs pārvācāmies uz Valmieru uz 1 gadu, un pēc tam tēva draugi pierunāja doties uz Siguldu. Un faktiski joprojām, es domāju, man daudzas darbības ir saistītas ar Siguldu, tā skaitā mūzika, un es domāju, ka joprojām daudz domā, ka es esmu no Siguldas, lai arī es Rīgā dzīvoju nu jau 40 gadus, vairāk kā 40 gadus Rīgā. Jā. Skolas laikā bija tā, ka mans tēvs strādāja Silciemā par dzelzbetonu rūpnīcas direktoru, tad, kad es jau vidusskolā tuvojos, un tad es 2 vasaras tur strādāju dzelzbetonu konstrukciju rūpnīcā, mēs taisījām aku grodus un vēl šo to, un tā pamazītiņām bija tās domas, ka, es varētu studēt celtniecību vai būvniecību. Viens no tiem argumentiem, kas lika noslēgties būvniecībai par labu, bija tas, ka kopmītnes, es biju no Siguldas, man Rīgā vajadzēja kopmītnes tajā laikā, visi dzīvoja kopmītnēs, kas nebija rīdzinieki. Kopmītnes bija Vaļņielā 30, pretim centrālajam universāla veikalam, kas bija ļoti ērti 7-8 minūtēs varēja aiziet uz dzelzceļa staciju. Un otrs bija tas, kad virmoja visriņķī, ka, ja tu esi celtnieks, tad tu varēsi vieglāk tikt pie dzīvokļa. Bet sagadījās tā, ka es pēc institūta beigšanas paliku aspirantūrā, paliku fakultātē, un līdz ar to es pie valsts dzīvokļa vai pie kādas organizācijas dzīvokļa netika vienalga, es nopirku kooperatīvo dzīvokli Purcēmā. Jā, jo mācību spēkam nepienācās dzīvoklis. Jā, tā tas bija. Tā bija, kad... Tā kā, bija objektīvi un subjektīvi iemesli, kā es kļuvu par būvniecības inženieri. Studiju dzīve, kā tajā laikā ritēja? Studiju dzīve bija interesanta, īpaši vēl tādēļ, ka kopmītnes bija Vecrīgā, kur pāri ielai pa diagonāli bija universāla veikals, kurā augšā bija restorāns Astorija, Jā, tādu es atceros. Studenti šad tad mēdz aiziet, protams, arī uz Mazo Rīgu vai Lielo Rīgu, bet Astorija bija tas tuvākais punkts, un dzīve reizēm bija tiešām interesanta. Tā pašā laikā, studiju laikā, es darbojos Tautas estrādes orķestrī Sigulda, kur es dziedāju un spēlēju ģitāru, un katru trešdienu mums bija mēģinājumi, un ļoti bieži vien sestdienās vai pat svētdienās bija kaut kādi koncerti, līdz ar to es kopmītnēs tā epizodiski uzturējos, varbūt kāds 4 naktis nedēļā. Man nebija tā, ka citi atbrauc no laukiem, tur dzīvoja reizēm pat mēnesi neaizbraucot mājās, Līdz ar to varbūt, ka daļu no tās taisnas studentu kopmītnes dzīves man pagāja garām, jo es praktiski nevienu piekdienu, sestdienu, svētdienu nebiju tur. Tad jau tu, tā kā tāds bija krogs muzikants. Tad vēl nebija krogs muzikants, bet vēlāk bija laiks, kad es diezgan ilgstoši Siguldas restorānā Gauja esmu spēlējis. Un pēc tam arī Juma ar lielu pārtraukumu, Bet studiju laikā noteikti, kad ja tu spēlēji, tad arī kaut ko piepelnīties varēja, un tas jau atviegloja reāli arī to dzīvošanu. Kādreiz varēja uzsaukt istabiņus biedriem Astoriju. Parasti maksāja katrs par sevi, tā tas bija, Bija vēl tā faktiski, ka tad, kad mēs braucām ar koncertiem ar Siguldas estrādes orķestri, tad pa vienu koncertu maksāja 1 rubli. Tur nekas nebija. Tas bija vairāk tāds, tāds nevar teikt labdarības. Tas bija pasākums priekš sevis. Mēs ar prieku darījām to, kas mums patika. Jā. Super, Un tad iznāk, ka tu paliki
paliki tajā laikā Politehniskajā institūtā, aspirantūrā, un tad aizgāja līdz dekānam. Tad tā iznāk, ja? Jā, tātad es klātienē aspirantūrā biju, tad es uzrakstīju disertāciju, es viņu aizstāvēju, un aizstāvēju, protams, 3 gados. Tajā laikā tās prasības bija ļoti augstas priekš zinātņu kandidātu disertācijām, kas faktiski šodien tiek pielīdzinātas doktora disertācijām. Ja? Un tā kā pagāja pāris gadi, un tad es aizstāvējos Kijevas inženieru celtnieku institūtā un strādāju būvkonstrukciju katedrā, pasniedzu mūra un dzelzbetona konstrukcijas studentiem. Sākotnēji bija tā, ka Krievu plūsmā vairāk man deva pasniegt, tad pamazītņām ar gadiem arī latviešu plūsmā es lasīju lekcijas un vadīju praktiskos darbus un kursu projektus. Pirmos 2 gadus arī arhitektiem es kursu projektus dzelzbetona konstrukcijās vadīju. Un tā pamazītiņām. Kāds bija tas disertācijas temats? Jā, atceries vēl. Atceros. Tātad ar tērauda šķiedrām stiegrotu un kombinētu stiegrotu dzelzbetona siju deformācijas ilgstošā liecē. Tas viss bija krieviski, protams. Jā. Jāraksta bija krieviski un jāizstāvās bija krieviski. Bet tātad mēs pieskārāmies materiālam, kurš šodien ir aktuāls. Jā. Tātad pirms 45 gadiem, var teikt, jā, es pabeidzu disertāciju par to ar šķiedrām stiegrotu betonu īpašībām, kas šodien ir aktuāls. Tad faktiski viņi nekur nepielietoja, tagad diezgan plaši pielieto. Jā, fibrobetons saucamais, jā, kas šobrīd ir, man liekas, ikdiena. Jā. Ļoti interesanti. Man bija tāds, šobrīd es ļoti esmu tā kā iegājis iekšā tajā koku rūpniecībā un koku būvniecībā. Un man ir kolēģi vai domu biedri. Mēs esam runājuši par to un uzdevuši tādus retoriskus jautājumus, ko vajadzētu darīt, lai popularizētu koku būvniecību šobrīd Latvijā. Un es vienmēr viņiem atbildu, nevienmēr, bet es tā izdomāju, ka, ja mēs iedomājamies, tu teici, pirms 45 gadiem runāja par fibrobetonu, jau par dzelzbetonu. Pirmās publikācijas par fibrobetonu, ja mēs neskaitam salmu būdus, ja, kas arī ir faktiski dispersas stiegrotas, ja, kuras bija ar mālu, teiksim, apmestas salmu būdus, viņš faktiski jau ir priekšvēstnesis šāda veida stiegrojumam. Jā, bet es domāju, tieši dzelzbetons. 1907. gadā jau bija publikācijas par to, ka ar tērauda adatiņām, jeb stiegriņām disperses. Tad tas nozīmē, ka no 907. gada līdz mūsu dienām mēs esam mētiecīgi gājuši uz to, ka dzelzbetons, fibrobetons ir tas produkts, kas ir izmantojams. Jā. Un tad mans tas komentārs, turpinot par koku būvniecību, ir tieši tāds, ka mums šobrīd ir jāsāk atpakaļ iet uz koku, kas bija pirms tam, un tieši tikpat daudz enerģijas būs jāvelta, lai iedzīvinātu atpakaļ koku būvniecību. Gan jā, gan nē. Man liekas, ka koks ir pateicīgs ar to, ka atšķirībā no dzelzbetona viņš aug pats. Ja, tad viņš ir mūžīgs resurss, tā varētu teikt. Un otrs, līmētas konstrukcijas. Ja, faktiski līmējot koku, mēs iegūstam augstākas stiprības nekā viņš būtu parasti. Ja. Viņš arī tā neplēsā, ja, viņš ir savā ziņā drošāks būvēm. Un beigās neviens nenolieks to, ka dzīvot koku mājās ir tāda patīkama sajūta. Ja? Tāpēc arī daudz izmanto koku. Un es pat domāju, ka īpaši nevienam nav jāiestāst,
konstrukcijas ir perspektīvas un labas un ka viņas ir jālieto. Vienkārši tas ir jādara. Protams, vienkārši tas ir dīvaini, kad arī runājot ar cilvēkiem, kas paši ražo mājas, dažiem ir sanācis tā, kad ar dažādu rūpnīcu vadītājiem var darbinieki. Viņi tāpat tās ražo koka saliekamās mājas, koka karkas mājas, bet priekš sevis viņi izvēlās mūra māju, jo viņiem ir tāda sajūta, ka tā mūra māja tomēr ir kaut kas fundamentālāks un ilgspējīgāks tādā laika nogrieznī. Tā ir interesanti. Vienkārši vēsturiska pieredze. Jā, man ir tāda novērojuma tajā visā liekas, ka tas stereotipu vienkārši muģeklis, kas ir apkārt ap tiem būvniecība vispār, man liekas, ir ļoti sarežģīta lieta, vai ne? Jā. Piekrīt. Jā. Jo būvnieks nevar būt bez izglītības, un tas, ka katrs latvietis ir būvnieks, tas ir pilnīgs absurds. Jā. Jā, bet tā domā. Bet, ja runā par to koku kā tādu, par koku ir varbūt tomēr vairāk jārūpējās nekā māju kaut vai no mūra, ja, jo koka logi pēc kaut kāda laika ir jākrāso, jo viņi izdeg saulē, tāpat tās koka durvis, ja viņas ir dienvidu pusē, ja, arī koka mājas fasādi, ja, viņi prasa lielāku uzmanību un eksploatācijā nekā parasti apmest. Jā, bet es gan vairāk runāju šeit par koku kā par struktūrālo. Jā. Tur nav tas tāds. Protams, ir tā arī, kad mūra mājas vienkārši uzliek koka fasādes. Un tieši tas pats. Tas jā. Tas tāds. Jā. Labi. Tad kas notika pēc tam? Cik ilgi bija dekāns? Dekāns es biju 7 gadus. Vispirms, kā es teicu, bija arhitektūras un celtniecības fakultāte, kur es biju dekāns. Un tad 91. gadā, liekas, ka tas bija, atnāca pie manis arhitektu profesori cienējamie un teica, ka kādreiz bija atsevišķa arhitektūras fakultāte un kad par cik pārmaiņu laiks viņiem gribētos, lai ir arī tagad atsevišķa arhitektu fakultāte. Un es teicu, labi. Un tā tika izveidota atsevišķa celtniecības fakultāte, par cik kopš seniem laikiem celtniecības novirziens bija viens no lielākajiem Politehniskajā institūtā, tad tajā laikā bija 2 fakultātes. Bija arhitektūras un celtniecības, un vēl bija inženierceltniecības fakultātes, kur apmācīja ūdeņniekus, gāzeniekus, siltumniekus un tā tālāk arī ceļiniekus. Ja? Un arhitektūras un celtniecības fakultātē bija tikai arhitekti un rūpniecības un civilās RCC, kā kādreiz apzīmēja. Lūk, un tad izveidojās celtniecības un inženierceltniecības fakultātes, un mani ievēlēja arī pa celtniecības fakultātes dekānu, kurus nostrādāju līdz 93. gada beigām, kad sākās lielas pārmaiņas arī finansiālas, un mans studiju biedrs un viņa kolēģi uzaicināja mani pievienoties viņu firmai, kas nodarbojās ar būvniecību, kas tajā laikā bija aktuāli. Firma bija? Firma PKE. Jā, es atceros. Bet joprojām strādāju tajā firma PKE, jā. Jā. Bet viņa ir kādas starptautiskas firmas? Nē. Tā ir, mēs bijām 3 dibinātāji, savulaik 3 īpašnieki, Andris Pilvers, tātad P, Anna Ķuzāni, tātad K, un Raimons Ēzers, mēs tātad E. PKE. Jā. Es vienkārši varu, labi, tad es to esmu laikam pats izdomājis. Man kaut kur licies ir, kad es kaut kādā starptautiskajā esot. Starp citu ir, man liekas, Vācijā ar tādu pašu apzīmējumu. Man liekas, šatad man atnāk kaut kas. Un tad es ieraudzīju šo burtu savirknējumu, man likās, ka kur īstenībā Raimonds pārstāv kaut kādu starptautisko vācu kompāniju. Varbūt lepnis, jā. Nē. Tas līdzīgi tā kā ar CMB, mēs arī tagad esam izgājuši tā kā starptautiskajā tirgu un skatāmies, kad mums CMB, kas tik mēs neesam. Tur esam gan banka,
Jā? Jā, ir CMB. Es neaizmirstu, kurā valstī mēs bijām. Banka ir CMB, tad ir ļoti liela ar nekustamiem īpašumiem saistīta kompānija vai platforma Itālijā, CMB. Jā, nu, tur. Un tā tālāk. Un tas līdzīgs tās. Mēs tevi ķeram un meklējam tās abrivatūras, kur ir kaut kur, un tad man kolēģi, kas brauka apkārt, mēs viņus tā kā kolekcionējam, un tad smējamies pie sevis, kas tik mēs neesam. Jā. Un kā viss tas notiek. Jā, un tad iznāk, kad tu aizgāji praktiskajā būvniecībā iekšā. Jā, tad es vēl... Kā būvuzraudzība, kā projektu vadība? Vienkārši mēs darījām visu to, kas bija jādara. Vai arī būvējāt? Bija tā. Ar rociņām? Jā. Okay. Bija tā, ka maniem kolēģiem, tātad Andrim viņš bija viens no pirmajiem, kas dabūja denacionalizēja savu vecā tēva māju Avotielā. Un tad mēs sākām darboties tajos īpašumos, kurus viņam bija uzticēt pārvaldīt, bet jau 94. gadā mēs sākām sadarboties ar Justu Karlsonu, kas ir Bergu dzimtas pēctecis un kam pieder Berga bazārs un vēl daudzas mājas gan Rīgā, gan citur. Un tā izveidojās, ka faktiski no 94. gada lielā mērā mūsu darbība bija gan Berga bazārā, gan tagad arī tāds interesantāks objekts, kas iet uz beigām Rūmenes muižā, gan vairākās daudzdzīvokļu mājās Rīgas centrā, kur mēs daudzos objektos kopīgi ar arhitektu Zaigu Gaili strādājām, kur viņi strādāja projektus, bija arī, protams, citi projektētāji. Tad mēs veicām reāli būvdarbus, pārbūvis. Tā skaitā Viesnīcas Bergs mēs būvējām, jā. Jā, bet tad jūs tā kā vairāk ar Berga... Ar būvniecību, ar apsaimniekošanu, jā. Projektēt mēs neprojektējam, bet arī uzraugam, jā. Bet valsts pašvaldībās jūs neesat, jā? Nē, nevienā valsts konkursā mēs neesam piedalījušies, jo, var jau būt, ka mēs nebijām vairs tik jauni, lai ļoti gribētu izaugt, un tas bija viens varbūt iemesls. Un otrs, mums bija izveidojusies sava komanda, jā, mēs ietilpām tā saucamajā Berga bazāra komandā. Mums bija iknedēļas sapulces, mēs kopīgi plānojām, runājām kopīgi ar īpašniekiem, ko darīt, kā darīt, jā, un nonācām pie kopīgiem secinājumiem. Tas tā ļoti loģiski bija. Mēs esam Latvijas gāzes objektos mazliet strādājuši, jā, bet tā nebija valsts īsti, jā. Tas tāds īstenībā, man liekas, maza būvuzņēmuma sapnis. Savā ziņā, jā. Ka tev ir viens liels un visu laiku pasūtīt. 90. gadu vidus būvniecībā bija ļoti grūts, jā. To mēs salīdzinoši viegli pārdzīvojam, jā. Jā, es nobankrutēju šajā laikā par to savā pirmajā podkāstā stāstīju. Jā, bet tas tev deva droši vien, kad tālākas izaugsmas tādu impulsu, jā. Kā es teicu, tad es pieņēmu lēmumu nekad ar būvniecību nenodarboties vairāk, kas nekad nesaka nekad, jā. Un kā tu aizgāji līdz inženieru konsultantiem? Jo, man liekas, inženieru konsultantu asociācija, tas ir Tausi un Magonis. Magoni vieglas smiltis šobrīd. Faktiski tas iznāks diezgan loģiski, ja. Es tad jau biju Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks, un tajā laikā aktualizējās jautājums par FIDIK līgumiem un par inženieru konsultanta lomu būvniecības procesā, kas Latvijā faktiski bija diezgan svešs, bet tad FIDIK nostāja bija arī iesaistīta savās rindās Baltijas valstis un Austrumu Eiropas valstis. Jā, dažas jau bija iestājušās, un tad ap 2002-2003 gadu ieradās FIDIK izpilddirektors Ivarsons toreiz bija, un es atceros, kad kā viņš ieradās? Viņš tā kā...
Viņš, uz valsti? Es īsti neatceros, kas viņu uzaicināja, jo es tad nebiju tajā orga daļā, bet tad vides ministrijā lielajā sēžu zālē augšā bija liela sanāksme, kur viņš stāstīja par FIDIK. Tajā laikā jau vides ministrija ar FIDIK līgumiem strādājās sarkano dzelteno grāmatu, ja, viņi bija paši pirmie, kaut kāda pieredze bija. Un tad radās tā doma, ka vajadzētu izveidot Latvijas inženieru konsultantu asociāciju, kura tad varētu iestāties un kļūt par FIDIK biedru. Un tajā organizatoriskajā procesā piedalījās vairāku sabiedrisku organizāciju pārstāvji, bet tādu kā vadošo lomu savā ziņā uzņēmās Latvijas Būvinženieru savienība un valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straumi izrādīja lielu iniciatīvu. Un tā diezgan loģiski iznāca, kad mani izvirzīja tajā dibināšanas sapulcē par valdes priekšsēdētāju. Nu, mani arī ievēlēja. Un tā es 2003. gadā kļuvu par Latvijas inženieru konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāju. Zinot, ka nav labi iesēsties amatā, es pastāvēju uz to, lai statūtos ieraksta, ka valdes priekšsēdētājs nevar būt vairāk kā 2 periodus pēc ievēlēšanas. Un man kolēģi tad pierunāja, lai tas ir, bet ierakstam tad pēc kārtas 2 periodus, ne vairāk kā 2, ja? Un tad iznāca tā, ka es no 2003. līdz 2009. gadam biju 2 periodus, tad es 3 gadus nebiju, un tad faktiski man atkal tā kā pierunāja, un tad es uz vēl vienu periodu biju. Tad kopā es esmu bijis 9 gadus. Kāpēc bija jāizveido atsevišķa organizācija? Kāpēc nevarēja FIDIKs iet zem Būvinženieru savienības, ja jau tur viss uzrunāja Būvinženieru savienību? Būvinženieru savienība ir privāta personu organizācija. Jā. FIDIK pēc filozofijas ir firmu organizācija, juridisku personu. Okay. Līdz ar to tas tā nevarēja būt. Pie tam, tad, kad lika stājās, ja rakstīja iesniegumu, lai uzņem FIDIK par biedru, tad mums vajadzēja saņemt no kādas autoritātes Latvijā apliecinājumu, ka mēs esam vadošā inženieru konsultantu asociācija, un tādu vides ministriju vēstuli tad FIDIKam uzrakstīja. Jā, skaidrs. Bet šobrīd tu vairs neesi tajā likā. Vai tas ir tāds mūža biedrs tur kā dibinātājs? Ir tā, ka man tā, te pa manu vecumu runā, jā, bet ir tā, ka es esmu lika goda biedrs. Es tā domāju, ka tā pēdējā lika gada kopsapulcē man piešķīra goda biedra titulu, jā, kas, protams, ir liels pagodinājums. Jā, godājams biedrs. Jā, bet es turu roku uz pulsa apmēram ar to, ko viņi nodarbojās. Mēs satiekamies ar valdes pārstāvjiem, šo to pārunājam, jā, tā kā es zinu apmēram. Tev noteikti tavā lielajā pieredzē būvniecībā un ap šo ir daudz visādi tituli piešķirti un iedot. Kurš ir tas, ko tu pats priekš sevis uzskati, tā kā tas galvenais un ko es tiešām esmu to pelnījis? Īstenībā man nav nekāda tikai likas titula. Jā, likas godvietas, jā. Tev pamatakmens nebija? Nē. Es domāju, ka tas ir, man arī nevajadzētu viņu piešķirt. Varbūt kādreiz, jā, jo tas tā mazliet pēc interešu konflikta, tas nav pareizi. Man bišķi, negribu to pamatakmeni nonievāt, bet man ir tāds stereotips, ka, ja tev piešķir pamatakmeni par mūža ieguldījumu, tad tā ir zīme, kad viss tā kā beidz, kad te tagad ņemties. Jā, bet sākotnēji jau bija tā, ka daži, es teiktu tā, spēka gados cilvēki pat ieguvušo pamatakmeni, jo bija nolikuma uzrakstīts, ka jābūt ir vismaz 30 gadu darba stāžam, ja? Un tad, kad mēs sapratām, ka tas tā kā bišķi maz, tad palielināja uz 40, kas jau
tomēr tas jau ir mūža gājums būvniecībā. Pusi mūžs iznāk, tāds normāls. Bet man jāsaka ir tā, ka jācitē Tālis Strauma, kurš tad, kad saņēma pamatakmeni par mūža ieguldījumu būvniecībā, viņš teica, man tas, protams, liels pagodinājums un prieks, bet es būtu daudz priecīgāks, ja es saņemtu akmeni par jauno inženieri. Jā. Kas, protams... Tas man liekas, ka tas ir ļoti tāds atkal stimulējošs tiem jaunajiem, ja viņus novērtē jau tādā, tikko viņi ir sākuši. Tas man ļoti patīk. Jā, noteikti tā noteikti ir, jā. Tādu izaugsmes iespēju uz to. Jā. Būvniecības savienībai 100 gadi. Šogad. Tas ir tāds, man liekas, pat tev neaptverams īstenībā cipars. Mēs nevaram to īsti. Kā to ņemt? Tas faktiski tikai 28 gadu vairāk, kā man ir. Ja? Tas nav nemaz tik traki, bet ir jau tā, ka tas bija laiks, kad es neesmu tā daudz pētījis, bet es domāju, ka ļoti daudzas organizācijas, kas svinēja 100 gadi pagājušo gadu un šogad būs, ja? Tā skaitā, man liekas, arī Arhitektu savienībai ir 100 gadi, tikai vēl viņi par to tā ļoti plaši nav runājuši, un mēs jau faktiski ja neskait to, ka mēs kopš pagājušā gada mūsu žurnālā Būvinženieris rakstam katrā numurā kaut kādu tādu vēsturisku apskatu par to, ka Būvinženieris savienībai ir 100 gadi. Tiešām tie ir 100, un interesanti, ka 35 gadu kopš atjaunošanas. Ja? Un sākotnēji ļoti grūti saprast, kā tas bija. Iedomājieties, 5 gadi pēc kara beigām faktiski, jo Latvijā jau karš beidzās 19. pat šur tur vēl 20. gadā notika kaujas. Ja? Tātad daudz kas bija sagrauts, tā skaitā Rīgā. Ja? Bet jau cilvēki domāja par šādām organizācijām, kas dalās ar zināšanām, dalās ar pieredzi. Daudzi varbūt aizbraukuši bija strādāt uz ārzemēm, apgūši kādu pieredzi, kas atgriezās uz, es teiktu, tādu atjaunošanu, Latvijas atjaunošanu, un tas, man liekas, ka bija ļoti, ļoti labs solis un taisni Latvijas izaugsmē. Jā, tas tev ir, tu teici, ka neesi daudz pētījis, bet vismaz skaidrs, kā tā organizācija tajā brīdī funkcionēja tur. Viņi organizēja lekcijas lielā mērā. Pārtraucu. Viņa beidza tad, to pastāvēšanu? Tad, kad... 40. gadā. Faktiski bija tā, ka nodibinājās daudzas biedrības. Toreiz Latvijas būvinženieru biedrība saucās. Ja? Tad, manuprāt, 34. gadā, kas tika izveidota viena Latvijas inženieru biedrība, kur ietilpa visas saistītās sīkākās biedrības, kuras es, diemžēl, neesmu pētījis, nemāku īsti uzskaitīt. Es domāju, tas bija saistīts ar tām pārmaiņām vispār Eiropā un Latvijā, kad bija Ulmaņa apvērsums, līdz ar to viss tika apvienots. Līdzīgi, es domāju, ka bija arī citās valstīs. Un tad tāda Latvijas inženieru apvienība bija līdz 40. gadam, kad ienāca Krievu karaspēks, ja Padomju Savienības karaspēks tā laika. Un tad šī vienkārši tika izbeigta darbība. Oficiāli nav nekādu datu, kad tika aizliegta vai slēgta šī, bet vienkārši viņa nedarbojās. Padomju laikā bija tāda zinātnieks tehniskā komiteja, kas savā ziņā varbūt pildīja kaut kādas funkcijas, kas rūpējās par arī likumdošanu un vidi un arī par cilvēkiem, gribu teikt, ja. Bet tad, kad sākās pārmaiņas, tad 89. gadā tika atjaunota, ja. Mēs uzskatām, ka mēs atjaunojām Latvijas būvinženieru biedrību savienību. Pirmais valdes priekšsēdētājs? Ilgvars Niedols. Niedols bija pirmais, jā. Toreiz tā atjaunošana lielā mērā grozījās ar Latvijas lauku celtnieku, kuram galvenais birojs māja bija Grēcinieku ielā, un Ilgvars Niedols bija galvenais inženieris lauku celtniekā. Lauku celtniekam bija starpkolhozu celtniecības organizācijas visā Latvijā. Un tā skaitā arī Siguldā. Jā.
Un līdz ar to atkal tā diezgan loģiski bija, kad Ilgvars Niedols, viņš bija redzama figūra būvniecībā, tā laika būvniecībā. Viņš tika izvirzīts pa valdes priekšsēdētāju, viņam vēlēts. Pēc Niedola uzreiz bija Mātiņš? Jā. Un tad tu? Jā, es esmu tikai trešais. Tikai trešais, tas ir jau tāds. Ilgvars laikam bija gadus 14, Mārtiņš bija 18. Nu, tad tev ar Dievs vada vismaz vēl. Nu, progresējot tad 20. Tad, kad man ievēlēja, tad es domāju, ka es uz 3 gadiem būšu. Tagad, nu, tā, godīgi sakot, ir jau ļoti pagodinoši būt varbūt pa valdes priekšsēdētāju uz 100 gadi. Jā? Bet mums martā būs vēlēšanas, tā kā es nezinu, ja nu mani ievēlēs, tad vēl vienu periodu, bet nekādā gadījumā vairāk. Jā. Nu, jā, laikam žēl, kad Mārtiņš nesagaidīja šo 100 gadu, jo tas bija viņa tā kā... Jā, viņš ļoti par to domāja un atgādināja mums, ka tas ir ļoti nozīmīgs gadskaitlis. Nu, kā ar slēpošanu vēl joprojām ir ok? Ar slēpošanu ir labi. Šo sezonu esmu 3 reizes slēpojis uz kalnu, tā kā bija labais sniegs, bija ideālie sniega apstākļi. Un pēc 2 nedēļām sestdienā es braukšu uz Itālijas Dolomītiem, uz to zināmākais kurorts, kurā mēs slēposim, ir Madonna di Campiglio uz nedēļu. Un tad februāra beigās brauksim vēl uz Sestrieru arī uz Itāliju. Tā kā 2 slēpošanas ceļojumi ir ieplānoti. Tavs ekstrēmākais piedzīvojums ar slēpošanu kalnos? Faktiski īpaši nekas ekstrēms nevar būt. Tu esi mēģinājis par beztrasēm braukt? Jā. Es braucu vēl pagājušo gadu arī sezonu arī braucu pa beztrasēm, jā, man patīk, bet ja sniegs ir vairāk pa 15 centimetriem svaigais, jā, tad tas jau ir grūti, jā, bet ja sniegs ir kaut kādi 10 centimetri svaigais, tad tas ir ļoti, ļoti forši. Tikai lido virs zemes. Jā. Es esmu pārsveicis mēģinājis arī. Bet ja tu runā par ekstrēmo, tad pirmajā slēpošanā šajā sezonā Siguldas kalnā bija. Es faktiski ir tā, ka sezonā, ja es 2 reizes nokrītu, tad ir daudz sezonā. Bet man tā saķērās slēpes un es no tāda mazliet paaugstinājuma pilsētas trasē kritu uz muguras un ar galvu atsitos pret diezgan cietu sniegu. Jā, un tad es uz brīdi tā kā pazaudēju samaņu. Tā bija, bet tad bija principā jutos tā mazliet jocīgi, bet kopumā labi. Tad es vēl turpināju slēpot. Nākošajā dienā mēs vēl braucām slēpot uz Riekstu kalnu, un pēc nedēļas es aizbraucu vēlreiz uz Siguldu, un tad, kad es liku galvā ķiveri, tad es ieraudzīju, ka ķiverē ir aizmugurē plaisa. Ķiveri bija saplīsus, tā kā tas trieciens bija galvē diezgan nopietnas. Nu, labi, ka ķiveri. Jā. Es šādi atsaucēju savu pirmo slēpojumu Alpos, kad tādā jaunības bravūrā, vēl bez ķiveres, pirmais nobrauciens, lieli skaisti kalni, īsti bez bremzēšanas un satriecos ar vienu vācieti un aizgāju pa gaisu un dabūju smadzenes satricinājumu. Sastriešanās ir viena no trakākajām lietām. Tas ir drausmīgi, jā. Tu kopš tās reizes vispār ne sev, ne citiem neļauj slēpot bez ķiverēm. Tā kā, jā, ķiverē. Bet Būvniecības savienībā jau jūs tur visi tādi baigie slēpotāji. Nu, Mārtiņš Straume, arī slēpotājs. Tur, nezinu, viņš bija arī siguldietis. Jā. Te atkal mazliet jāatgriežas pie vēstures saknēm. Ja? Kā jau es teicu, faktiski es pozicionēju sev lielā mērā kā siguldietis. Un tad, kad Siguldā sāku mācīties skolā, tad mēs ar tēvu šo distanču slēpēm izbraucām. Un vienā tādā braucienā mēs nobraucām garām man liekas, tas bija fotokalns, kāda Siguldā vairs nav. Un
satikām Ziedoni Kordi, kas bija viens no treneriem Siguldā. Un mans tēvs viņu pazina un teica, nu, varbūt, ka puika var iet trenēties kalnu slēpošanā. Un tad es no 4. klases sāku trenēties kalnu slēpošanā un 8., 9., 10. klasē, kad es gāju, tad es biju arī Latvijas jaunatnes izlasē attiecīgajās vecuma grupās, un mēs braucām arī uz Kaukāzu uz PSRS sacensībām. Bet tad es saslimu ar sirds reumatismu, un tad tā aktīvākā slēpošana un piedalīšanās sacensībās beidzās. Bet ar to es gribēju teikt, ka kopš bērnu dienām esmu iemācījies diezgan labi slēpot. Es domāju, gan. Un Mārtiņš savukārt, Mārtiņš, kā es vienā no viņa jubilejām smējos, ka viņš ir dzimis prezidents. Viņš 41 gadu bija Latvijas kalnu slēpošanas un pēc tam slēpošanas federācijas prezidents. Viņu ievēlēja 25 gadu vecumā par kalnu slēpošanas federācijas prezidentu. Viņš bija ļoti aktīvs sabiedriskajā darbā. Jā. Nu, jā, man liekas, Mārtiņš. Un viņš arī savu laiku bija Latvijas izlasē kalnu slēpošanā. Jā, superīgi, jā. Un Korda ir tas, kur vārdā tagad ir Kordas trase, jā? Vai tas bija viņa īpašums? Bija 2 brāļi Kordas. Andis vecākais, un tā Kordas trase ir faktiski vecākā brāļa, tā kā piemiņas vārdā nosaukta. Ziedonis bija jaunākais, un Andim ir 2 dēli, jā, Kaspars un Jānis, man liekas, jā, kas par to trasi rūpējās, un tā tas. Un tas viss tā kā dinastijā nododās. Un kad tu izdomāji uzkāpt uz motociklu? Pirmais tas bija tāds vairāk jaunības dienu. Draugs man kaimiņš, klases biedrs Siguldā. Viņam bija, man liekas, Kaurovecs bija tāds motocikls tajā laikā viņa tēvam. Un tad, kad mums bija 16 gadi, tad viņš teica, ejam, noliksim motociklu vadīšanas tiesības. Un 16 gadu vecumā es tiešām ieguvu motociklu vadītāju tiesības. Un tad nevarētu teikt, ka es tā dīcu vecākiem, jo motocikls bija dārga lieta. Ja? 350 kubikcentimetru jāva maksāja 730 rubļus, tad, un 250, 630. Viņus tā nevarēja nopirkt tik vienkārši. Bet tā iznāca, ka es beidzu 1. kursu, tad man tēvs nopirka javu. Un tad es braucu ar javu līdz kādam 80. gadam, kad tēvs iegādājās Žiguli. Un tad ar javu jau tā kā pamazītiņām vairāk visi pārgāja uz mašīnām. Bija, kas turpināja braukt ar motocikliem. Tad man bija liela pauze ar motociklu, es arī viņu pārdevu. Un tad 2004. gadā, ja nemaldos, man viens cits draugs teica, klausies, man znotīgi pa laikam brauc tur uz Ameriku un šo to ved, tur viņa mašīnas pirka un sūtīja un arī motociklus. Es pasūtīju sev moci. Šis varbūt tu arī gribi. Tas bija Jāņos. Tas bija Jāņos, un viņš ir arī Jānis. Es teicu, labi, pasūti. Un tā mums atveda 2 motociklus. Augusta vidū viņi atnāca, un te viņš ir. Tā kopš tā laika man ir Honda Shadow, čopers. Jā, stilīgi izskaties, kad piebrauc pie kaut kādiem mums kopējiem pasākumiem. Tad, tas. Es varbūt varu, varbūt kādam liksies interesanti, man arī savs stāsts par motociklu. Mazliet varbūt interesantāks nekā tā vējais. Es gan ar motociklu nebraucu, bet es vēl tā kā līdz galam neesmu izslēdzis to domu. Tev piestāvētu. Čopers noteikti piestāvētu. Jā, tas tagad, bet man bija 15 gadi, un mana krustmāte dzimšanas dienā uzdāvināja Dosaf loterijas biļeti. Un es vinnēju Urālu. Liela Urāla. Tu teici, Java maksāja 750, Urāls maksāja 1200 kaut kādu ar blakus vāģi. Ar blakus vāģi. Bet es biju tikai 15 gadu vecs, un man ar tur čomi, kā tur visi saka, tā kā ņem to Urālu, ņem naudā, tur varēja ņemt vai naudā vai graudā to
tu ņem naudā un tu nopirksi javu un vēl tev paliks pāri nauda. Bet es jau 15 gadīgs, es eju pie tēva un saku, ko mums tagad, labi, viņš tur visā tajā piedalījās. Tos nekā, ņemam Urālu, un es atceros, ka uz Cēsvainas dzelzceļa staciju pienāca vagons, kurā bija iekšā iepakots tajā koka režģī tādā mocis. Un tad man bija mocis jau tad, un tad es arī 16 gados, es tieši savā dzimšanas dienā aizbraucu, tad Jēkabpilī varēju nokārtot tiesības, tieši noliku tiesības, un tad sāku braukt. Bet es tā neveiksmīgi cietu avārijā, kas man tā kā iedeva diezgan lielu tādu bību pret motocikliem. Un kopš tā brīža, kaut kādā man jau 18 gados, es vidusskolā tur sasitos. Kopš tā brīža man bija tāds, ka nē ar to motociklu tā kā vairāk. Nē. Bet visu laiku jau tā, tie pirksti niez. To var saprast. Es pamēģināju, man te draugi man uzsauca pirms dažiem gadiem vecpuļu ballītē Hārliju. Un tad viņi bija dzirdējuši šo stāstu, un tad vienkārši izdomāja, ka viņš tak māk braukt, ja? Bet es jau braucu pirms cik gadiem, 18 gadi, ka man bija. Viņi vienkārši atveda Hārliju, uzsēdināja, un man bija jābrauc. Bet man patika. Jo tie motocikli, kas tagad ir, viņi jau ir principā muļķu mašīnas, jā. Diezgan muļķu droši un diezgan viegli vadāmi. Un no sākuma bija tā, kad trīcēja rokas kājas un tā kā... Bet, izbraucu, un tad atkal bija tāds āķis lūpā, ka varētu, bet vēl līdz galam neesmu nobriedis. Nekas, nav nekāda steiga. Jā, nav nekāda steiga. Tad par būvniecību un mūziku. Kā tas iet kopā? Iet labi kopā. Jā. Bet tu mūzikā esi īstenībā iekšā arī tad jau no skolas laika? Jā, es esmu gājis mūzikas skolā, bet neesmu pabeidzis. Esmu faktiski 2 gadus mācījies klavieres spēlēt mūzikas skolā, tad es taisīju mazu pārtraukumu un kaut kā man etīdes nepatika spēlēt, un tad es arī to mūzikas teoriju īsti nesapratu, un tad tā nemācīju. Tad es pārtraucu, un tad es 2 gadus pēc tam 8. 9. klasē, kad gāju skolā, tad es mācījos klarneti spēlēt. Un tad, kad es nopietnākus panākumus diezgan labus kalnu slēpošanā, tad es arī faktiski kaut kā no tā aizgāju nost. Bet, kaut kāda neliela muzikāla pamati man ir, un tad, kad es beidzu vidusskolu, 11. klasē, kā es teicu, es biju izslimojis ar sirds reumatismu, es ar sportu absolūti nedrīkstēju nodarboties, un tad pie manis atnāca klases biedrenis un teica, klausies, mums ir tāds meiteņu vokālais ansamblis, varbūt tu gribi atnākt pie mums padziedāt solo. Es teicu, labi, un tā es sāku dziedāt Novas gadājas, ka zvani atnāk mūžs, tādas dziesmiņas. Un tik sens bija tas stāsts, un tā dziedāju. Un taisnība, kad es beidzu skolu, tad Siguldas estrādes orķestrī tika izsludināts solistu vokālistu konkurss. Un tad 9 cilvēki bija pieteikušies un mani paņēma. Un tad kopš tā laika es sāku darboties Siguldas estrādes orķestrī, un vadītājs Jānis Raslavs teica, par cik dziedātājs es vēl tajā laikā nekāds tur dižais nebija, un arī, protams, tagad neesmu, bet tad viņš teica, spēlē arī ģitāru līdzi, es ģitāru zināju uz to laiku 3 akordus, bet tad es apguvu visus pamazinātos un sus akordus, un spēlēju Siguldas estrādes orķestrī arī ģitāru, ko es pēc tam arī daudz kur citur esmu spēlējis. Jo es atceros, es nezināju īstenībā to tavu stāstu ar mūziku, jo mēs nebijām varbūt tik tuvu blakus stāvējuši. Es atceros, ka mēs bijām Vācijā kopā. Kaut kāds brauciens bija, neatceros ar ko, bet... Toreiz bija būvzraugu mācību brauciens uz Vāciju 12. gadā. Jā.
Un tad vienkārši es kaut kā ar tevi tur kopā gāju, tad iegāju muzikas instrumentu veikalā, paspēlēju vienu ģitāru, paspēlēju otru, pēc tam tu pazudi un atnāci uz autobusu ar ģitāru. Jā. Un tad likās, super. Jā. Izrādās Raimonds. Akustisko ģitāru nopirka, jā. Jā, Raimonds nopirka ģitāru un ir arī muzikants, jā. Bet, labi, tu tā pieticīgi, es domāju, ka ne katram, kas vienkārši tā hobija pēc muzicē izdod savus albumus. Tev ir, man liekas, jā, man ir vairāk. Man ir trīs albumi. Tad kaut kāds sagadījās, ka man sagribējās uzrakstīt kaut kādu dziesmu. Bet tev ir tāda, pašam absolūtā dzirde? Nē. Tas ir tā kā tiem, kas, ja man būtu absolūtā... tiem, kas domā, ka, lai rakstītu mūziku un ierakstītu albumus, vajag absolūto dzirdi, tad Raimonds šobrīd saka, nē. Nē, nevajag. Protams, ir ļoti dažāda mūzika un dažādas sarežģītības, arī tā skaitā dziesmas, kuras ne katrs var uzrakstīt, jā, bet lai uzrakstītu dziesmu, manuprāt, primāri ir jābūt labam dzejolim, kas manā izpratnē, viņam būtu jābūt ritmiskam, un viņam jābūt tiešām labam dzejolim. Un es esmu lielā mērā pārliecināts, ka katrā dzejā jau ir mūzika iekšā. Mēs viņu varbūt, kad ieraugam atšķirīgi, un līdz ar to ar vienu un to pašu dzejoli var uzrakstīt dažādas dziesmas, kas tomēr kaut kur būs līdzīgs tas noskaņojuma dēļ un arī ritmiski varbūt. Protams, to pašu dzejoli varbūt ne visus, bet var uzrakstīt valšu ritmā vai 4/4 ja? Man gan ir bijis tā, ka visas dziesmas, ko es esmu sarakstījis, ir 4/4, un tikai viens ir valsis, bet tas man uzreiz bija skaidrs, ka tas būs valsis. Tāpēc tā bija Ojāra vāciešu dzeja par gauju, ja? Un manai gaujai, laikam tā viņa saucās. Un tā pamazītiņām es sāku rakstīt, tā sākotnēji. Iespējams, ka tas muzikālais materiāls man kaut kur iekšā bija iekrājies, tad es burtiski vienu nepilnu gadu laikā sarakstīju pirmo disku ar 13 dziesmām, laikam, jā. Un tad, lai nākošo sarakstītu, tad man faktiski pagāja 3 gadi. Un tad laika gaitā, un vienmēr ir bijis tā, ka es tās dziesmas uzreiz ierakstīju, jo es nebraucu un nekoncertēju, vienkārši ierakstīju un viss, kas man bija. Un tad pēdējo disku es izdevu 22. gadā, kur ir daļa jaunas dziesmas, kuras nebija iepriekš, un tāds kā izvilkums no tiem iepriekšējiem 2, kas man likās tāds, smukākas dziesmas. Moderni sakot, kaut kāds izmantojot remix. Šo izdevību, es tev arī tad vienu disku uzdāvināšu. Jā. Tagad gan ļoti nemoderni, jo disks jau bieži vien saka, man jau vairs nav kur spēlēt disku. Es gribētu teikt tieši to pašu, bet vienkārši man liekas, ka diskam tādam, kas ir taustāms materiāls mūzikā, vienkārši vienmēr būs kaut kāda kaut vai plauktā liekamā funkcija. Jā. Vinils nav tev? Nē. Tas jau tāds ir pārāk stila jautājums, man liekas. Tas ir stila jautājums. Man kaut kādus, diezgan jau sen es iegādājos vinila atskaņotāju. Man joprojām ir. Es pērku arī plates. Un visi zina, ka, piemēram, ko tev uzdāvināt, plate ir ideāla dāvana. Tad tev ņemšu vērā. Jā, tas nav tā, kā es prasu, lai man uzdāvinā. Bet es varbūt tu gribi ierakstīt savu albumu vinīlā. Un tad, Paldies. Tavs mūzikas žanrs ir tāds vieglais, liriskais. Jā. Jā, tāds. Bet tu tev viņš tiešām tā arī patīk, tu viņu jūti, vai tas ir vienkārši vieglāk tajā rakstīt un vieglāk viņā muzicēt?
Es faktiski tā īpaši nešķiroju. Bet tu vari Vienkārši, nospēlēt jebkuru, ir- piemēram, nezinu, tur rock'n'roll arī, tak tu vari. Jā, protams. Un ir jau daudz no manām dziesmām ir noaranžētas arī big bandam. Jā? Jā. Un ar big band koncertos es šat tad viņas arī dziedu. Un tā kā ir ļoti dažādi. Un tā pirmā diskā, un arī šeit, man liekas, es to dziesmu iekļāvu, kur ir tikai 2 ģitāras bez bungām. Jā. Tā kā, tā ir dažāda tā mūzika. Bet tas nav roks, un tas nav pops. Jā. Kādreiz bija tas teiciens estrādes mūzika. Kas tas ir grūti pateikt? Estrādes. Katram, man liekas, padomu laikā visiem bija skaidrs, kas ir estrādes mūzika. Tā ir tā, kur cilvēki uzkāpj uz estrādes un spēlē. Jā. Bet man otrais disks, ko es izdevu 12. gadā, viņš tika arī nominēts gada mūzikas balvai šlāgeru kategorijā. Jā, un tā kā faktiski man tas tiek pieskaitīts laikam pie šlāgerdziesmām. Šlāgerīts. Jeb sirdsdziesmām, kā tagad moderni saka. Jā. Tāds laikam raidījums, jā. Ir raidījums, Es tajā arī piedalījos. Es esmu šlāgeru aptājas dziesmās, man kādas 6 vai 7 ir bijušas, un viena Covid laikā taisni bija arī, ko iefilmēja sirdsdziesmā. Tagad es esmu vienu aizsūtījis, starp citu, par cik Ziemaslaiks man viena dziesmiņa, kur tur ir iekšā, saucās Ziema ar Rudolfu Blaumaņa vārdiem. Šis ir kaut kas jauns vai šis Nē, tas ir 22. gada. Jā. Bet, kā es teicu, ir jaunas dziesmas un ir arī no tiem iepriekšējiem diskiem. Tas tāda savu veidu izlasa, kas man liekas. Redzēs, varbūt, kad sirdsdziesmā paņems, varbūt nepaņems. Paņems. Tas nav būtiski. Un, faktiski es esmu izdevusi diskus, bet es viņus netirgoju. Es viņus kā tikko reizēm uzdāvinu un ar to labi sadzīvoju. Super. Tad man tas priekšlikums ir. Kaut ko spēlēt? Jā, tu teici tur 2 ģitārām. Mēs te arī brīvajā laikā, lai noņemtu spriedzi no būvniecības, šeit kaut ko patrinkšķinam un varam pamēģināt. Klausītājiem varbūt būs interesanti. Varbūt, jā. Labi, mēs bišķiņ tad iepauzēsim, tagad pārkārtosim studiju. Šis mūsu sarunu šovā jauns elements, dzīvā uzstāšanās. Raimonds piekrita kopā ar mani kaut ko uzspēlēt. Ceru, ka varbūt nākotnē mēs ieraudzīsim vairāk šeit dažādus interesantus būvinženierus un arī varēsim spēlēt mūziku. Labi, tad mazs muzikāls veltījums mūsu skatītājiem, klausītājiem. Come on, let's twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things are really humming? Come on, let's twist again, twist as time is here. Oh, round and round and up and down we go again. Oh, baby, let me know how I care for you. Come on, let's twist again, like we did last summer.
Come on, let's twist again. Twist as time is here. Come on, let's twist again. Twist as time is here. Come on, let's twist again. Twist as time is here. Super! Paldies, Raimund, kā atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Paldies skatītājiem, klausītājiem. Lieciet īkšķīšus un subscribojiet mūs. Un tiekamies mūsu nākamajos podkastos. Visu labu! Visu labu!